Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šodien Tavs AutoTV runāsim par vienu no aktuālākajiem modes trendiem mūsdienu autobūvē. PHEV jeb Plug-in Hybrid Electric Vehicles. Latviski sakot, sprauģi hibrīdi ar katru dienu kļūst arvien pieprasītāk un pieprasītāk. Un iemesls tam nav tikai stingrāki emisiju standarti. No elektrotīkla uzlādējums hibrīds apvieno divas pasaules – līdz šim pazīstamo iekšdedzes dzinēju ēru un elektrificēto nākotni. Tādējādi, nemainot ikdienas ieradumus, ļaujot mums izbaudīt, kā tas būtu vadīt īstu elektroautomobili. Piemēram, Škoda Kodiaq IV ar vienu uzlādi spēj veikt aptuveni 100 km, un tas nozīmē, ja vien nesat pasniegs vai taksometra vadītājs, par došanos uz degvielas uzpildes staciju varēsiet atcerēties vien īpašos gadījumus. Šo auto izmēģinās cilvēks, kurš diendienā pārcelā tehnoloģiju jaunumus, tos izgaršojot pats un ļaujot iepazīt arī citiem. Artis Ozoliņš ir raidījuma Digitālās brokastis vadītājs jau teju 9 gadus. Tas izaudzis no Radio Naba, kur Artis veidojas rīta raidījumu Nabarīts un priecē arī Latvijas Radio 1 klausītājus. Taču Artis ir arī diskusiju moderators un pasākumu vadītājs. Un šajos darbos viņam lieti nodara iegūtā pieredze sabiedriskajās attiecībās un aktīvā sabiedriskā darbība kopš studiju laika Latvijas Universitātē. Mašīnas lēnām pārtop par tādiem braucošiem datoriem uz 4 riteņiem, un man šķiet, ka mēs esam tikai tajos pirmsākumos. Visos kārtīgos autoservisos, ja tu nākotnē vēlies palikt relevants un nozīmīgs, tev ir jābūt tādam labam elektriķim un noteikti arī cilvēkam, kas spēj ņemties pa mašīnas datoru, jo arvien vairāk tikai ienāks tās tehnoloģijas, attīstoties 5G tīklam, attīstoties sensoriem, attīstoties lielo datu apstrādei ar jaudīgu internetu palīdzību, mūsu mašīnas lēnām pārtop par tādiem braucošiem sensoriem, kas ne tikai rūpējās par mūsu pašu drošību, bet arī skenē apkārtējo vidi un einu sazina, kur tās tehnoloģijas mūs aizvedīs kādu dienu, vai beigās no tiem visiem datiem netup vēl kaut kas lielāks un jaudīgāks, kā gan zīmē tie lielie tehnoloģiju sapņotāji. Mēs esam redzējuši daudz ko. Mēs esam redzējuši leduskapis, kas ar tevi runā, automašīnas, kas cenšas tev palīdzēt risināt tavas dienišķās problēmas un citādus tehnoloģiskos brīnumus. Beigās jau tas jautājums, kas katram ir jāatbild, vai man to vajag un vai tiešām ir vērts par to maksāt. Kas ir tas praktiskais iegums, ko es no tā vēlos dabūt, jo tehnoloģija pasaulē tu atradīsi visu, ko tev sirds varētu jebkad gribēt, bet beigās tas praktiskums ir tas, pēc kura tu beigās mērīs, vai tas mans finansiālais ieguldījums bija tā vērts, un šeit te ir tādi labi vidusceļi atrasti. Vēl pavisam nesen PHEV tipa automobīļi ikdienas eksploatācijā nebija cik efektīvi, un vienīgais ieguvums no to iegādes bija nodokļu atvieglojumi. Ir pat dzirdēti stāsti par dārgākiem auto PHEV izpildījumā, kuri pēc 5 gadu operatīvā līzinga termiņa beigām atgriežas pie pārdevējiem ar neizpakotu oriģinālo uzlādes vadu bagāžniekā. Ticiet man, Škoda Kodiaq IV gadījumā šo uzlādes kabeli ar prieku izmantosiet savā ikdienā. Man šķiet, ka hibrīds ir automašīna, ar kuru tu nemelo. Tu nemelo, ka tu esi super zaļdomājošs, tu esi kāds tu esi, tev patīk praktiskais, ko iedod benzīns, un tev ir tas hibrīds, kas tevi virza tajā zaļajā virzienā. Automašīna ir ekonomiska, kas uzrunās daudzus, bet reizē tu nemelo, nesaki, jā, es esmu pilnībā zaļš, kaut arī tev tomēr ir kaut kāda škrobe par to, ka tev nav tas benzīna motors. Līdz ar to tas hibrīds, viņš iedod tādu interesantu vidusceļu, kur tu vari lādēt, tu vari braukt ar benzīnu. Vienā vai otrā veidā tā mašīna iet uz priekšu, un līdz ar to tev ir tas drošības spilvens arī, ko iedod benzīna motors. Runājot par tehniku, Kodiaq IV spēka iekārta ir veidota sevi apvienojot 1,5 litru 150 zirgspēku turbobenzīnieku un elektromotoru. Šis hibrīds 100% elektrorežīmā ļauj veikt vairāk nekā 100 km ar vienu uzlādi. Tas savukārt nozīmē, ka ikdienā jums ir visai liela iespēja benzīna motoru nemaz neiedarbināt, bet dodoties tālākā ceļā, nebūs jāuztraucas par uzlādes iespējām ceļā. Plug-in hibrīda akumulātora ietilpība ir 25,7 kWh, un tas atbalsta ātru uzlādi līdz 50 kW.
Šādi autobateriju no 10 līdz 80% ir iespējams uzlādēt 25 minūtēs. Es teiktu, ka līkumos automašīna stāv stabili. Nav sajūta, ka tev ir ar savu svaru nedaudz jāpiestūrē automašīna. Un, ja mēs runājam par vadāmību, jā, gabarīti ir lieli. Automašīna patiešām, negribētos gluži saukt par masīvu, bet var just, ka automašīna nav maza. Skatoties uz šīs automašīnas jaudu, es teiktu, ka tā nebūs gluži tā jauda, ko tu atradīsi tādā patiesā elektrodvēselē, bet tas elektromotors iedod tomēr to ekstra to dzirkstelīti, kas to automašīnu dzen labāk uz priekšu. Protams, ja mēs salīdzinām PHEV ar tīrasiņu elektroauto, pirmais no minētajiem nekad nebūs tik sportisks un dinamisks. Taču vadot Kodiaq IV, jūs varēsiet izjust to burvību, ko sniedz elektromotora nemainīgais griezes moments, kas pieejams jau no 0 apgriezieniem. Iedarbinot auto, nedzirdēsiet motora rūkoņu, izkustoties nebūs ierastās aizturas un pauzes, kas ir tik raksturīgas iekšzemes dzinēju un automātisko ātrumkārbu tandēmos. Šo mašīnu varētu iemīlēt, tīpaši praktiskais latvietis, tāpēc, ka Škoda, kā jau Škoda, izceļās ne tikai ar tehnoloģiskām inovācijām, bet arī patur klasiskas praktiskas vērtības. Skaists dizains, patiešām daudz, kur piesiet aci, un manu aci pirmkārt noķēra 3 centrālās vadības, pat es nezinu, kā tās nosaukt, ritināmām pogām ar ekrāniem virsū, ar taktīlu virsmu, kas ir skaista inovācija, par ko es ļoti priecājos, jo bieži vien autoražotāji pārliek visu automašīnas vadību tieši ekrānā, un ir daudz jābakstās, bet šeit ir ekrāni uzlikti virsū uz pogām. Tu iesēdies tādā kā dīvānā, pietrūk tikai Netflix un chill, un es justos kā mājās šajā automašīnā. Te var atrast daudz dažādu sajūtas. Ir mīksti sēdekļi, ir cietas virsmas, ir mīkstas virsmas, te ir salikts teju viss, ko var atrast. Modernās automašīnās, pietrūks tikai pulkaini stūri. Kā jau esam minējuši agrāk, iepriekšējās Kodiaq paudzes modeļi, kas tika ražoti pēdējo 8 gadu laikā, ir iekarojuši daudzu pircēju sirdis. Ilgstoši tas ir bijis 5. visvairāk pārdotais modelis Latvijas jauno auto tirgu, un šogad pat pakāpies līdz 2. pozīcijai. Un ticiet, ja jums iepriekšējā Kodiaq paudze gāja pie sirds, jaunais modelis jums neliks vilties. Tas ir kļuvis gan lielāks par 6 centimetriem, gan arī robustāks savās apresēs, un līdzās jaunai radiatoru restei, piemēram, ieguvis arī jaudīgākus LED matrix lukturus. Tāds daudzu labu iezīmju salikums. Mēs te atrodam gan praktiskumu, mēs atrodam dizainu, mēs sajūtam komfortablu braukšanu, kas rada tādu pievilcīgu pirmo iespaidu. Un tīri ātri uzmetot aci arī patēriņam un tām visām hibrīdu sniegtajām priekšrocībām, tāda laba kombinācija, diezgan pārliecinoša. Šīs sižeta izskaņā vēlreiz varam apstiprināt faktu, ka plug-in hibrīdi ir labs starposms starp iekšzemes dzinējiem un pilnībā elektriskajām automašīnām. Tiem ir mazāka atkarība no uzlādes infrastruktūras, jo hibrīdiem ir arī tradicionālie degvielas dzinēji, kas nodrošina lielāku braucienu distanci. Tajā pašā laikā plug-in hibrīdi pašlaik ir ļoti populārs un praktisks risinājums ceļā uz pilnīgu pārēju uz elektrisko mobilitāti. Paldies, ka bijāt šoreiz ar mums kopā. Tiekamies jau drīz atkal Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīklus Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.